Grāmatas nosaukums vien jau ir, tas ir vesels stāsts. Ļaujiet jau atvasas dzīt. Tas neskan kā vēstures pētījums, vai ne? Drīzāk kā tāds lūgums, gandrīz vai sauciens. Jā, tieši tā. Un tieši šis sauciens šodien ir mūsu uzmanības centrā. Mums ir Oļģerta Ziļica mūža darba, tā ievada daļa, un mūsu mērķis ir saprast, kas ir šis autors, kāds ir viņa darba vieriens, un pats galvenais kāds spēks lika veltīt 40 gadus projektam, kas ir, tik ambiciozs, ka liekas gandrīz neiespējams. Tieši tā. Un uzreiz jāsaka, ka mēs runājam par darbu, kas stāv atstatus no tās, ko varētu saukt par akadēmiskās vēstures galveno straumi. Tas nav publicēts recenzējumos žurnālos, tam nav zinātniskā redaktora, tas ir viena cilvēka milzīgas neatlaidības rezultāts, un pilnā apjomā drukotā formātā tā arī nav izdots, bet ir pieejams internetā. Un tas jau pats par sevi liek jautāt, kāpēc? Kas šajā darbā ir tik īpašs? Jā, kāpēc tas gājis tik neparastu ceļu? Tieši tā, un šāds pieteikums liek jautāt, kas ir cilvēks, kurš uzdrošinājies ko tādu apgalvot? Lai saprastu darbu, ir jāsaprot autors. Un viņa biogrāfijā ir viens fakts, kas visu uzreiz noliek, citā gaismā. Jā. Oļģerts Ziļeckis bija kompartijas režīma represēts vēsturnieks. Viņu izslēdza no Ļeņingrādas universitātes, no vēstures fakultātes 4. kursa. Tikai solis līdz diplomam. Jā. Un tas iemesls ir tik ļoti raksturīgs laikmetam. Tas notika Hrušķova atkušņa ilūziju laikā. Ziļeckis, būdams students, acīm redzot ar tādu jauneklīgu degzmi. Ticību sistēmai. Jā, ticību sistēmas loģikai, bija uzrakstījis vēstuli toreizējam Latvijas kompartijas vadonim Arvīdam Pelšem, un šajā vēstulē viņš balstoties uz pašu marksisma-leņinisma klasiķu atziņām kritizēja pārkrievašanas politiku Latvijā. Viņš būtībā izmantoja sistēmas ideoloģiju pret pašu sistēmu. Precīzi. Un kāda bija reakcija? Momentāna un brutāla. Viņam nekavējoties tika pielipināts bīstama nacionālista zīmoks, un ar to studijas bija beigušās. Viss, nekādu diskusiju. Nekādu. Sistēma parādīja, ka tā netieši, ja tās ieročus vērš pret to pašu. Un te stāsts pagriežas pavisam negaidīti. Es būtu domājis, ka ar to viņa vēsturnieka karjera ir beigusies, pirms tā vispār... Pirms sākusies, jā. Sākusies, ka viņš būtu spiests aizmirst par savu aicinājumu, bet notika kaut kas pilnīgi pretējs. Viņš atgriezās Rīgā, iestājās Politehniskajā institūtā un kļuva par... Inženieri. Jā. Sāka strādāt VF konstruktoru birojā. Un lūk, kur slēpjas tas neticamais paradoks. Tieši tā. Jo tieši šis inženiera status, darbs patentēšanas jomā, kas prasīja pastāvīgus komandējumus uz Maskavu uz Leņingrādu, tas deva viņam piekļuvi kam tādām, par ko vairums oficiālo vēsturnieku varēja tikai sapņot. Proti? Leģendārajiem specfondiem. Bet pagaidi, kā tas vispār bija iespējams? Sistēma viņu izmet pa durviem kā neusticamu vēsturnieku, bet pēc tam... Jā. Ielaiž pa slepenajām sētas durvīm kā uzticamu inženieri. Kāds tur bija mehānisms? Tas ir birokrātijas un sistēmas akluma skaistums, ja tā var teikt. Redzi, kā vēsturisks studentam viņam būtu bijis zinātniskais vadītājs, viņam būtu jāseko partijas līnijai. Skaidrs. Bet kā augsta līmeņa inženieris no strateģiski svarīga uzņēmuma, kurš strādā ar patentiem, viņš bija tehnisks speciālists, kuram darba vajadzībām vajag specifiska literatūra. Viņam nebija atskaitās, kāpēc viņš lasa senas kronikas. Viņš bija ārpus ideoloģiskās uzraudzības. Tieši tā, ārpus tiešā redzesloka. Šī oficiālā atstumtība viņam deva milzīgu neoficiālu brīvību. Tātad vai tas nozīmē, ka viņš beigās bija brīvāks pētnieks nekā tie, kas palika universitātē? Savā ziņā jā, absolūti. Viņam nebija jāpublicējas, lai iegūtu grādus, viņam nebija jāpiedalās ideoloģiskos semināros, viņš varēja 40 gadus pilnīgā klusumā un neatkarībā būvēt savu teoriju. Lasīt avotus? Lasīt avotus, ko citiem iespējams neļāva vai nebija laika meklēt. Protams, šādai izolācijai ir arī otra puse. Nav diskusija ar kolēģiem, nav kritikas. Jā, kas palīdzētu pamanīt vājās vietas. Tieši tā. Bet viņa gadījumā šī izolācija kļuva par viņa lielāko spēku. Un šo 40 gadu darba rezultāts ir grāmata ar ļoti ambiciozu pieteikumu. Avotos minēts, un tas ir citāts, ka šī ir pirmā grāmata ar pamatīgu pētījumu klāstu par baltu tautu civilizāciju Eiropā,
Āzijā un pasaulē. Mhm. Un galvenā tēze, kas izskan priekšvārdā, ir vēl satriecošāka. Baltu civilizācija esot pamats visas pasaules mūsdienu pozitīvajai civilizācijai. Tas ir milzīgs apgalvojums. Tas ir ne tikai milzīgs, tas ir episks. Chronoloģiskais ietvers, ko autors sev nosprauž, ir no 49. tūkstošgades pirms mūsu ēras Wow. līdz 13. gadsimtam mūsu ērā. Tas aptver visu cilvēku attīstību no vēlā paleolīta līdz krustakariem. Viņš arī ievieš savu terminoloģiju, daļēji sekojot Marijai Gimbuķienei, nošķir protobaltus, kas dzīvoja pirms pēdējā apledojuma, Un baltus? un baltus, kas nāca pēc tam. Labi, grāmata ir sadalīta 3 lielos stāstos. Sāksim ar pirmo. Tas ir par pašiem pirmsākumiem, par protobaltiem, kurus viņš bez aplinkiem identificē ar Kromaņonas cilvēkiem, un viņš pēta viņu izcelsmi, dzīvi un noslēpumaino pazušanu. Un jau šeit ir jāsaprot, cik radikāls ir šis pieteikums. Tas ir ārkārtīgi drosmīgs apgalvojums, kas nostāda viņu tiešā pretrunā ar lielāko daļu pieņemtās antropoloģijas. Saistīt konkrētu vēlā paleolīta cilvēka tipu ar konkrētu, daudz vēlāku lingvistisko grupu. Tas ir metodoloģiski ļoti sarežģīti. Ārkārtīgi, bet viņš to dara. Un tas uzreiz parāda, ka šī nebūs grāmata, kas pieturās pie vispār pieņemtām teorijām. Tad nāk otrais stāsts par baltu civilizācijas rašanos jau pēc leduslaikmeta, un te skaitļi kļūst vēl iespaidīgāki. Autors runā par 7 baltu atceriem, 44 pamata ciltīm un pat vairākām aizvēsturiskām valstīm. Jā, kuras viņa prāt dibinājuši balti un ārieši. Šeit viņš mērķtiecīgi cenšas atspēkot to, ko viņš sauc par maldīgām hipotēzēm, kas baltiem piedēvējušas mežonību. Tā ir darba ideoloģiskā as. Jā, pilnīgi noteikti. Viņš atklāti pasaka, ka vēršas pret impēriju apzināti uzspiestiem naratīviem. Viņa skatījumā lielās civilizācijas Roma, vēlāk kristietība, citas impērijas ir apzināti nomelnojušas skaitliski mazās baltu civilizācijas paliekas. Tās relikta tautas, kā viņš saka. Tieši tā. Latviešus, lietuviešus, īrus. Un iemesls viņa prāt ir tas, ka šīs tautas grib dzīvot brīvas pret sava prāta un saprašanas. Tātad šī nav tikai vēstures rekonstrukcija. Tas ir mēģinājums atgriezt cieņu, pašapziņu. Un trešais stāsts. Tas ir par šīs civilizācijas norietu, par impēriju laikmeta sākumu, baltu tautu pakāpenisku iznīcināšanu, un te parādās vēl viens ļoti provokatīvs apgalvojums par jaunu, jauktu tautu rašanos, tostarp slāviem. Jā, kas pēc viņa teorijas radušies no vergu dzimtām. Viņš arī mēģina noņemt noslēpumainības plīvuru jēdzieniem skiti, sarmati, ķelti un izskaidrot tautu lielās staigāšanas patiesos cēloņus. Būtībā viņš apgriež ierasto vēstures skatījumu kājām gaisā. Pilnībā. Parasti mēs mācāmies par lielajām impērijām kā progresa nesējām un par barbaru ciltīm perifērijā. Ziļļiks piedāvā versiju, kurā barbari ir senas, augsti attīstītas civilizācijas pēcteči. Bet impērijas ir tās agresīvās, destruktīvās struktūras. Jā, kas šo seno civilizāciju iznīcina un uz tās drupām ceļa savu varu, vienlaikus pārrakstot vēsturi sev par labu. Un te mēs nonākam pie jautājuma par avotiem, kas padara šo darbu vēl neparastāku, jo tas nav balstīts tikai uz arhīvu dokumentiem, arheoloģiju vai zinātnisko literatūru. Protams, viņš to visu ir izmantojis. Bibliogrāfija ir milzīga, jā. Bet pētījuma pamatā ir arī kas ļoti personisks. 5 paudžu dzimtas senās zināšanas. Viņš savā prieksvārdā kā līdzautoris nosauc savu vecmāmiņu un vecvecmāmiņu. Tieši tā. Un šis ir punkts, kurā pētījums pārtop par kaut ko daudz vairāk. Lai to saprastu, ir jāielūkojas izvilkumos no viņa vecmāmiņas, Marijas Mades Zonenbergas, vēstulēm. Viņa lieto tādu apzīmējumu tās vai tie, kas valdīja par tautas prātiem. Mūsdienu valodā mēs viņus varētu saukt par zināšanas glabātājiem, viedajiem. Varbūt vaidelošiem zintniekiem? Jā, tieši tā. Tie bija cilvēki, kuru pienākums bija uzturēt tautas atmiņu, nodot zināšanas tālāk. Viņa raksta, ka kristietība un impērija šos cilvēkus apzināti iznīcināja, dedzināja sārtos. Un līdz ar viņiem gandrīz zuda arī šī senā, nerakstītā vēsture. Un tad seko stāsts, kas ir, kā no citas pasaules, stāsts par mantoto pienākumu. Vecmāmiņa savam mazdēlam, Oļģertam, vēstulēs atklāja, ka viņu dzimtā šis zināšanu glabāšanas pienākums tika mantots ļoti īpašā veidā. Jā. To saņēma mazbērni, kas dzimuši vērša zodieka zīmē.
Viņa pati, būdama dzimuša vērša zīmē, bija pēdējā šīs zināšanas ķēdes posmā. Viņa sevi sauc par pēdējo viešā māti, kas tautā viņas prātā esot pārtepis par vārdu ragana. Tas ir fascinējoši. Viņa apraksta, ka ir sācies tēvu laiks, un šis pienākums ir jānodot tālāk vīrietim, un viņas vienīgais mazdēls, kurš dzirmis vērša zīmē, bija tieši Oļģerts Ziļickis. Ārprāts. Vēstulē ir teikts, un es citēju, vai to gribi vai negribi, bet pēc tam jānodot turpināt tavam mazdēlam, kas arī piedzims vērša zīmē. Tā nav izvēle. Tas ir kā dabas likums. Jā, kā ritms, kas esot apslēpts mātes klēpī un skaitlī 6. Šis fakts pilnībā maina perspektīvu. Tas vairs nav tikai viena represēta vēsturnieka akadēmiskais izaicinājums sistēmai. Tā nav tikai zinātniska ziņkāre. Nē. Viņam ir uzlikts. Un veids, kā tas tika nodots, tas piešķir tam milzīgu dramatismu dedu. Vecmāmiņa šīs vēstules rakstīja gadu desmitiem, bet ar norādījumu tās atdot Oļģertam tikai viņa 30. dzimšanas dienā. Iedomājieties to brīdi. Tev paliek 30 gadi, un tu saņem šo sūtījumu. Tajā brīdī vecmāmiņas pašas vairs nav starpdzīvējami, un tu lasi viņas vārdus. Tad manis vairs nebūs, tev nebūs vairs kam padomu lūgt. Tas nav vienkārši stāsts, tas ir testaments. Tieši tā. Tas nav naudas mantojums, tas ir uzdevums. Misija visai dzīvei. Tas izskaidro to pārcilvēcīgo neatlaidību, ar kādu viņš 40 gadus veltīja šim darbam, neskatoties uz visiem šķēršļiem. Jā. Viņš pats grāmatas noslēgumā raksta, ka to pabeidzot, var teikt, mantotais pienākums ir izpildīts. Tā nav tikai grāmatas uzrakstīšana, tas ir zvēresta izpilde savai dzimtai. Un vecmāmiņa viņu arī ļoti skaidri brīdināja par to, kas viņu sagaida. Viņa nebija naiva, viņa saprata, ka šāds darbs izraisīs milzīgu pretestību. Vēstulē ir teikums, kas izklausās gandrīz pravietiski. O, jā. Būs skandāli. Lai tie piesaistīs vairāk lasītāju, tālāk darbosies tavā labā. Viņa saprata, ka klusēšana un ignorēšana būtu daudz bīstamāka par skaļu kritiku. Tieši tā. Viņa mudināja būt gatavam cīnīties pret cilvēku muļķību un lētticību, kas tik dziļi ir sakņojusies tautā. Viņa apzinājās, ka šis stāsts ir tik radikāli atšķirīgs no pieņemtās vēstures versijas, ka tas neizbēgami saskarsies ar neticību, izsmieklu un asu kritiku no tiem, kurus viņa ironiski dēvē par īstajiem vēstures zinātājiem, kuri padevušies svešo impēriju uzspiestajiem meliem. Tā ir gan svētība, gan brīdinājums vienā vēstulē. Tātad, ja mēs apkopojam to, ko uzzinām no šiem ievada tekstiem, atklājās patiešām neparasts stāsts. Oļģerts Ziļets darbs ir dzimis no diviem ārkārtīgi spēcīgiem impulsiem. Viens ir politisks pretestība padomju režīmam, kas mēģināja viņu apklusināt. Jā. Un otrs vēl dziļāks un personiskāks dzimtā mantots gandrīz mistisks aicinājums atjaunot zudušo tautas atmiņu. Un ir svarīgi uzsvert, ka šīs grāmatas mērķis nav tikai informēt vai piedāvāt alternatīvu teoriju. Tam ir ļoti skaidra funkcija tagadnē. Darbs ir arī brīdinājums nepieļaut pilnīgu baltu civilizācijas bojājēju. Autors uzskata, un tie ir viņa vārdi, ka nedaudzās vēl dzīvās reliktās baltu tautas, ieskaitot latviešus, ir ierakstāmas cilvēces kultūras sarkanajā grāmatā. Viņa vēstījums ir: ja mēs paši neapzināsimies savu vietu vēsturē un savu vērtību, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Tieši tā. Un tad mēs esam nolemti pazušanai. Un tas atstāja mūs ar vienu ļoti spēcīgu domu pārdomām. Kā mainās mūsu priekšstats par vēsturi, kad to stāsta nevis uzvarētāju kronikas vai akadēmiski recenzēti žurnāli, bet gan ģimenes atmiņa, kas kā pienākums tiek nodota no paaudzes paaudzē. Īpaši tad, ja oficiālā valdošā vēsture pēc šo atmiņu ir bijusi naidīga vai vienkārši klusējoša. Cik daudz šādu mantoto pienākumu un neuzrakstīto vēstures versiju iespējams vēl slēpjas kaut kur tautas atmiņas dziļākajos slāņos, gaidot savu stāstnieku.